Labdien! Šī video virtuve un mani sauc Žāna. Šodien pagatavošu smalkmaizītes ar cukuru. Vajadzēs milti, olas, raugs, cukurs, sāls, ūdens un olīveļļa. Pie izsijātiem miltiem pievieno klāt cukuru, sāli un raugu. Un viss samaisu. Tagad vēju siltu ūdeni un olu. Un mīcu mīklu līdz paliek viendabīga. Gandrīz gatavai mīklai pievienošu klāt olīveļļu. Iesaku izmantot tieši olīveļļu, virgin extra. Tad maizīte sanāk tādas pašskambīs, kā būtu izmantots sviests. Un atkal mīcu mīklu, līdz paliek viņa viendabīga, nelīga, elastīga. Ja mīklu mīc kombinā, pēc tam vajadzēja dažas minūtes vēl pamīcīt ar rokām, būtu vēlams. Mīklu lieku stikla traukā, pa virsmu pārtikas krēmu un novietoju leduskapī uz 90 minūtēm. Lūk, kāda brīnišķīga mīkla. Galdu paber ar miltiem un mīklus sadala porcijās. Dalīšu uz 18 porcijām. Pildījumam olīveļļa un cukurs. Un no katras porcijas veidoju plācenīti, tādu ovālveidīgu. Smērēju ar olīveļļu un beru cukuru. Ja ir vēlme, tad ar cukuru sajaukt kopā ar kaneli, tad būs kanela garša. Arī smalkas rīkstiņas var pielikt klāt. Lūk, nedaudz sarūdēju, saspiežu maliņas. Un vairāk nekā līdz pusē iegriežu un atveru vaļā. Tagad atstāšu bulciņas uz kādām 25 minūtēm un ļauju pacelties. Pagāja 25 minūtes, un tagad smērēju pāri sakoltu olu. Pa šo laiku man jau silst cepeškrāsns, ieslēgt uz 180 grādiem. Smērēju tikai maliņas. Lai cepšanas laikā maizīte nesalīd.
Cep minūtes 15-20, līdz paliek viņa gata un tāda zeltaini smuki. Pāri uzlikšu vielu, lai pastāv bišķi kāds minūtītes 5. Man sanāca 18 maizītes. Un es skatos, kāda viņa sanāca no apakšas un no augšas. Sviestāni ar cukuru. It kā būtu izmantot sviests, nevis olīveļu. Lūk, kādi mīksti, pufīgi. Maizītes gatavs, lai jums labi garšo, uz tikšanos!